Priekuļu jauniešu centra Apelsīns darbības mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu un plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Un viens no veidiem, kā veicināt jauniešu pilnvērtīgu izaugsmi un iedvesmotu savu sapņu piepildīšanai, ir aicināt ciemos cilvēkus, kuri ir piepildījuši savus sapņus un realizējuši sevi dzīvē. Vēl jau interesantāk, ja šis cilvēks ir vietējais un nāk no tās pašas vietas, kur ikdienā savas dienas pavada paši jaunieši. Šoreiz Liepas jauniešu centrā Apelsīns ciemojās dzīves māksliniece un iedvesmotāja Baiba Prindule. Mēs regulāri aicinām dažādus radošus cilvēkus, cenšamies uzaicināt, un viņi pie mums, man liekas, tieši tā kā stāstīt par sevi nebija bijusi, un tāpēc mēs viņai piedāvājām, viņa piekrita. Pašas Baibas Prindules stāsts ir patiešām iedvesmojošs, un viņas sasnieguma iemesls ir gaužām vienkārši izskaidrojams, ko varbūt daudz jaunieši uzreiz negrib pieņemt un saprast. Man šķiet, ka mana pieredze un mans darba apjoms šobrīd ir iedvesmojošs priekš citiem, mazliet grūts priekš manis. Šobrīd man ir darba piedāvājumi Maskavā un Nīderlandē, un tas viss ir tikai tāpēc, ka es daru. Tikai tāpēc, ka es nedomāju to, ka darba diena sāks 8 un beidzas 6, un to, ka obligāti pienākās sestdiena, svētdiena un ir noteikts darba stundas. Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tad, kad tu esi jauns un tad, kad tev ir spēks un tad, kad tu vari, tad vajag izdarīt maksimumu, lai pēc tam tālāk skatītos, kas un kā dzīvē notiek. Stāstīt jauniešiem var daudz, un katrs otrais, kurš ir uzkrājis kaut nedaudz lielāku dzīves pieredzi, uzskata par nepieciešamu pateikt kādu viedu atziņu jaunākai paudzei. Taču ļoti svarīgs ir apstākļis, kurš to saka. Svarīgi, lai jaunieši vēlētos šajā cilvēkā ieklausīties, un ja šis padomdevējs vēl ir pašu novadnieks, tad ir skaidrs, ka viss ir iespējams un ir uz ko tiekties. Tas, ko es gribu pastāstīt jauniešiem, ir tas, ka viena no galvenajām lietām ir darīt. Nevajag apstāties un vajag mācīties. Jo ir dažreiz no lauku skolām ejot, aizejot uz pilsētu, liekas, kad ātrāk gribas ielikt darba vidē, bet tas mans šodienas uzdevums un sajūta ir pārliecināt jaunos cilvēkus, kad ir jēga mācīties tālāk un ir jēga komunicēt, un tam visam vienmēr ir atgriezeniskā saite, un galvenais ir darīt. Daudzi jau arī dara, tikai nedara to, ko varbūt sirds kāro, un kā uzsver Baiba Prindule, tad vispār pieņemti stereotipi bieži vien ir tas, kas varbūt traucē realizēt savu talantu tieši tajā jomā, kas sirdī tuvāk. Manā gadījumā, jā, tas ir galīgi ne no mākslinieku vides izrauts konteksts, kurā šobrīd esmu es un daru to, ko es daru. Un es uzskatu, ka mākslinieks ir tāds skaļš vārds. Es drīzāk esmu tāds projektu vadītājs. Ja man akurāti vajag kādu, kas rada mākslu, tad es atrodu un sakoriģēju, ka manos pasākumos būs tas, kurš glezno un tas, kurš sazīmē, un tad, kad man vajag scenogrāfu, tad man ir tas, kas nāk un būvē. Es esmu tāds kopā turētājs un kopējās domas virzītājs. Jauniešu centrā Apelsīns tikšanās ar iedvesmojošiem cilvēkiem nav vienīgais, ko Liepas jauniešiem darīt. Piedāvātā programma ir gana piesātināta un krāsaina, lai Liepā mītošajiem jaunajiem cilvēkiem nebūtu jālauza galva, ko darīt pēc skolas apmeklējuma.